šodien 9. decembrī, sniegainā dienā. Ir pagājis labs laiks kopš vasaras sākuma, kad mēs tikāmies pēdējo reizi, un daudz kas ir noticis, gan psihosociālās rehabilitācijas nometnes vasarā, gan oktobrī krūtsveselības mēnesis, dažādi pasākumi, un aktīvi ir sākuši darboties arī dzīvības koka reģionālās nodaļas. Bet šodien mēs runāsim par tādu lietu, kas ir pavisam jauna lieta. Ir dzīvības koks izdevis 4 brošūras ar nosaukumiem, ja tev ir atklāts vēzis, ja tavam tuviniekam ir atklāts vēzis, ja tavam kolēģim ir atklāts vēzis, un ja kādam no taviem vecākiem ir atklāts vēzis. Kā jau nosaukumi runā paši par sevi, šie materiāli ir domāti cilvēkiem, kuriem ir nesen diagnosticēts audzējs un kuri ārstējās viņu ģimenēm, tuviniekiem, draugiem, radiem, kolēģiem. Šāds buklets latviešu valodā ir iznācis pirmo reizi. Mums, protams, ir dakteres Baltiņas grāmatas, kuras vēl joprojām ir brīnišķīgas un lasāmas un visiem iesakāms. Bet šodien mēs runāsim tieši par šiem 4 bukletiem. Un mums ciemos ir psihoterapeite Maija Kārkliņa, dzīvības koka nometņu vadītāja Zita Daugste un viena no aktīvākajām dzīvības koka biedrēm Ilze Fritsone. Un sarunu vadīšais Dace Bonāte. Nu tātad vēl pirms mēs sākam, es gribu atgādināt, ka jūs varat sūtīt mums jautājumus, un mēs arī gaidām jautājumus uz adresi www.dzīvībeskoks.lv, kur jūs mūs redzat, un arī uz e-pastu dzīvībeskoks@dzīvībeskoks.lv. Un tātad, meitenes, jūs visas esat iepazinušās ar šiem materiāliem. Kāds ir pirmais iespējas? Kā jūs domājat, vai šāds materiāls ir noderīgs? Es domāju, ka noteikti noderīgs. Jā, es arī tā domāju. Manuprāt, viņam būtu jābūt tas, kā es to redzu. Es, protams, nezinu, kā tas ir domāts, bet tas, kā es to redzu, būtu ideālā gadījumā, ja tas būtu gan Stradiņas slimnīcā, gan onkoloģijas centrā, katrā nodaļā pieejams. Jebkuram cilvēkam, kas parādās slimnīcā un kuram parādās šī te problēma, viņam ir pieejams buklets, kādu viņš vēlās lasīt, vai kādu viņam vajag, vai tie var būt visi 4, vai tas var būt kāds viens no šiem te bukletiņiem, ja? Bet tātad, lai cilvēks iestājoties slimnīcā, un jau izejot no slimnīcas, ir gan izlasījis pats, gan arī paņēmis līdzi kaut ko tādu, ar ko var tad mēģināt saprast, kas notiek. Jā, droši vien tā paņemšana līdzi arī ļoti svarīga, jo man liekas, tajā pirmajā šoka brīdī tu izlasi vienu, bet tā, kad tu aizēji mājās un iet laiks, tu lasi visu laiku vienu un to pašu, bet tu ieraugi daudzas citas lietas, kas ir pirms tam pagājušas garām. Jo es atceros no savas pieredzes, ka tur bija tāds buklets par vingrojumiem pēc krūts vēža. Ja? Es atceros, es viņu studēju kā tādu. Tur bija kaut kādas 4 lapiņas, bet man liekas, es nodarbojos mēnešiem ar viņu, kamēr es viņu vispār uztvēru. Tā. Nu, tad mēs varam droši vien ķerties klāt pie pirmā bukleta, ja tev ir atklāts vēzis. Nu, tad kurā brīdī vajadzētu visvairāk šādu informāciju? Vai tad, kad jūs uzzināt diagnozi, vai jau ārstējaties, meitenes? Kā jūs domājat? Man bija tā iespēja to bukletu izlasīt, kad viņš vēl bija tapšanas stadijā. Jā. Un pirmais iespējas vēl tādā melnrakstā bija fantastiski. Ja? Un, ja runā man pašai par sevi, labi, man bija kaut kāds medicīnas zināšanas tieši atsvaidzināts, bet ir tas apmulsuma brīdis, ja? Un paņemt to bukletu tādā brīdī, kad uzzina diagnozi. Varbūt pirmajā reizē neko tu tur neizlasīs, ja? Kaut ko izlasīs, bet atcerēsies neko. Jā. Ja? Tieši, lai pārlasītu, lai tas informācijas apjoms, viņš ir tieši tāds, kāds vajadzīgs. Nav ļoti daudz un nav ļoti maz. Nu jā, un pēc tam jau var rakties tālāk. Pareizi, jā. Nu jā, es varbūt arī piebildīšu. Pirmo reizi man pirmo vēzi konstatēja pirms gadiem 17. Nu, un toreiz nebija praktiski nekādas informācijas. Nebija interneta, nebija nekā. Es zināju, ka jā, man mamma ir nomirusi ar vēzi, tad, kad man pašai bija 4 gadi, līdz ar to es zināju to vārdu vēzi, gaidīju to diagnozi pati kaut kur zemapziņā droši vien, bet lai uzzinātu kaut ko par slimību, jā, toreiz gāja grūti. Otrais vēzis tika konstatēts pirms 2 gadiem, un tad jau es rakos pa internetu.
atnākot mājās. Nu, es nebiju, kā lai saka, zaļa meitene attiecībā uz vēzi. Es apmēram zināju, par ko tur ir stāsts ar to slimību, kas ir ķīmijterapija, kas ir operācija un tā tālāk. Bet visādā ziņā, jā, šāds buklets ir ļoti, ļoti noderīgs. Un viņam vajadzētu būt pie pacienta visu laiku. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmais brīdis, ka viņš nesaprot neko, tad viņš izlasīs kaut kādu vienu informāciju, paies laiks, viņam jau būs cita saruna ar doktoru, kaut kāda ārstēšana iesākt, viņš izlasīs jau atkal citu informāciju. Līdz ar to šādiem bukletiem, es domāju, ka jābūt katram vēža pacientam pieejamam nepārtraukti. Jā, droši vien katram savam. Tieši Jā, un viņam arī būtu jāparādās, manuprāt, tieši tādā pašā sākumā. Tad, kad tā diagnoze tiek paziņota, tad arī tas buklets parādās. Jo tā trauksme un tā panika jau parādās, un tas šoks uzreiz. Tas buklets varētu būt kā kaut kas, kur varētu atrast vismaz kaut kādas atbildes uz jautājumiem. Jā. Un kādas vēl grāmatas māja var lasīt tādā brīdī? Tie brīži jau, protams, ir daudz un dažādi. Nu, tas ir katram individuāli, ko viņš lasa. Cits varbūt ticīgs cilvēks lasīs Bībeli šādā brīdī. Jā, cits varbūt, es nezinu, lasīs Viktor Hugo. Jā. Bet šādu grāmatu var lasīt arī dr. Baltiņas. 2 grāmatas viņai ir. Viena ir vecāka, jau otra ir jaunāka, bet abas 2 ir lasāmas un abas 2 ir ļoti informatīvas. Tā kā var lasīt arī internetu, tā kā Ilis teica. Jā. Bet internetā ir, diemžēl, ir tas interneta fenomens, ka tur ir ļoti daudz informācijas, kas nav īsti korekta. Un, līdz ar to šeit tā informācija ir tieši tāda, kādai būtu jābūt. Ja? Jo internetā, ja mēs palasām komentārus, tad tur ir tik daudz tā, ko nevajadzētu lasīt. Tā es varētu teikt. Šie bukleti ir arī elektroniski skatām dzīvības kokā, ja? Bet es te palasīšu, piemēram, kāds ir saturs, ja? Kādi tie jautājumi, kas ir apskatīti? Kāpēc tas notiek tieši ar mani? Ko esmu darījis nepareizi? Kas ir vēzis? Ko darīt, izdzirdot diagnozi ļaundabīgs audzējs? Jautājumi ārstam, kas, manuprāt, ir ļoti laba lieta, jo parasti, cik man arī ir nācies, un pati no savas pieredzes, es zinu, ka, kad tu aizies pie ārsta, tev aizmirstās viss, ko tu gribēji zināt, un tad ir svarīgi uzrakstīt uz lapas. Un es beigās tā arī darīju, ka es rakstīju uz lapas visu, ko es gribu jautāt, un tad arī kā grāmatvedi jautāju pēc kārtas visa. Bet šeit tie jautājumi ir ļoti labi sastādīti. Vēža ārstēšana, kā tikt galā ar bailēm. Tad ir tāds virsraksts, tā ir iespēja. Attiecības ar apkārtējiem. Kad uzzini diagnozi, tad šķiet, ka visi runā par vēzi. Un šādi jautājumi ir ļoti, ļoti, ļoti labi tādi pieturas punkti tādā brīdī. Tad nākošais buklets, ja kādam no taviem vecākiem ir atklāts vēzis, un šeit, vārds sakot, mums ir darīšana ar bērniem, ar dažāda vecuma bērniem, gan pieaugušiem bērniem, gan arī pavisam maziem. Un es esmu dzirdējis, ka jo mazāks bērns, jo tās traumas ir lielākas, vai ne? Tad kā vispār sarunāties, tāpat arī pusauģiem ļoti sarežģīti, kā vispār, kas ir visgrūtākais saskarsmē ar bērniem šādās situācijās? Kas ir tas trakākais? Es teiktu, ka vistrakākais ir tas, no kā baidās radinieki. No tā, ka bērns vai pusaudzis ir ļoti tiešs. Un viņš var uzdot tos jautājumus, kurus pieaugušais neuzdos tā vienkāršā iemesla dēļ, ka pieaugušais noklusēs, bet bērns paprasīs. Tieši un skaidri. Vai tētis nomirs, vai mamma izveseļosies, vai būs tas un tas. Ja? Tātad tie jautājumi, ko pieaugušie parasti neuzdod, ko viņi uzdod paši sev, bet ne skaļi. Bērns šāds jautājums var uzdot, un tad ir apjukums bieži vien pieaugušo vidū, ko atbildēt bērnam, kurš uzdod šādu tiešu jautājumu. Bet es šo bukletiņu izlasīju tieši par pusauģiem un bērniem, ja to es elektroniski izlasīju. Un man liekas, ka jā, tādam bērnam, kurš jau ir skolas vecuma un pusauģu vecuma, ja, tas buklets ir lasāms un lietojams, un tur var atrast daudzas lietas. Bet tā pamatlieta ir tā, ka ir jābūt tātad maksimāli godīgam un jāuzdod godīgi tie jautājumi, kādi faktiski arī ir aktuāli. Jo bērns kaut kur no 6 un no 5 gadu vecuma diezgan labi saprot, kas ir kas. Sāk saprast arī to, ka dzīve nav nebeidzama, sāk saprast arī to, kad ir nāve, kad arī viņš nomirs, kad arī viņa vecāki nomirs. Līdz ar to tas ir vecums, kad
kad ar bērnu par to var runāt. Bet kā ir jārīkojas tādā brīdī, kad bērns, piemēram, nejautā neko? Viņš turpat ir un viņš zina, bet viņš nejautā un vispār nerunā par to. Tur ir jāskatās, tas tā grūti pateikt, ir ļoti individuāli. Tā nevar būt, ka viņš nerunā neko, kaut ko viņš noteikti runās. Jautājums, ko viņš teiks un ko viņš prasīs. Ja? Man patās nesen bija tāds gadījums, kad bija ģimene, kur nomira tēvs un palika 2 mazi bērni. Un tad arī bija no šiem te radījiem bija jautājums, kā šim te bērniem, vienam bērnam bija 4 gadi, otram bija, man liekas, ja es nemaldos, kaut kādi 6 gadi. Kā viņiem pateikt to, ka tētis ir nomiris? Un tad mēs arī tieši to runājām, ka tas ir bērnam ir jāpasaka, jo bērns zināja to, ka viņš ir slims, zināja to, ka viņš ir smagi slims. Jā, tā tad ir jāpasaka tas, ka tētis bija slims un ka tagad tētis vairs nav, ka tagad tētis ir nomiris. Un, protams, ka bērni ir jāņem arī uz bērēm līdzi. Jo, ja mēs darīsim tā, ka mēs to visu slēpsim, tad pēc tam mēs dabūsim bērnu ar psihopatoloģiju, ko pēc tam būs jāārstē. Vai no ar medikamentiem vai psihoterapijas ceļā. Un par bērnu vainas apziņu, kad bērni šādi uzskata, ka viņi ir vainīgi pie tā, ka vecāki ir saslimuši vai kaut kā tā. Tā mēdz būt, ļoti bieži tā mēdz būt, bet tas ir tas, ar ko pieaugušiem, kas ir apkārt, būtu jāstrādā. Tātad jāsaka bērnam atkārtot un vēlreiz atkārtot, ka tā nav tava vaina, kad mamma ir slima vai tētis ir slims vai vecāmāte ir slima. Ja? Tātad tā nav tava vaina un kad tu vari darīt to un to. Jo tik labi bērns jūtās arī vainīgs tad, ja, piemēram, vecāki šķirās. Tad tas nav vienīgais, kādēļ bērni var justies vainīgi, bet tas ir jāuzsver, kad bērns nav vainīgs. Pirmkārt, otrkārt, tas, kad bērns tiek mīlēts. Tas ir arī tas, ko mums, man liekas, ka tīri mentāli latviešiem ir ļoti grūti pateikt otram cilvēkam, ka es tevi mīlu. Šis, es domāju, tas brīdis, kad arī bērnam tas būtu jādzird gan no šī vecāka, kas ir slims, gan arī no tā vecāka, kas ir vesels. Tātad tas, kad viņš ir mīlēts, kad viņš ir vajadzīgs, kad viņš ir gaidīts un tad pašā laikā, ka viņš nav vainīgs. Jo mūsu fantāzijas ir daudz un dažādas. Te bija piemērs arī no pacientu dzīves, gan saistīts ar onkoloģiju, bet mamma satraucās par to, ka viņas bērns varētu justies slikti, tāpēc, ka viņš nebija plānots. Bet viņš bija, kā mēs tautā sakam, kad tā gadījās. Jā. Un tad mēs par to ar viņu diezgan daudz runājām, ka tas, kad viņš nebija plānots, tas nav nekas slikts, tas ir ļoti jauki. Jo būtība jau nav tur, kad viņš nav plānots. Būtība tur, vai tas bērns ir gaidīts. Jo tad, kad viņi saprata to, ka viņi ir stāvoklī, tad viņi bija priecīgi un arī tēvs topošais bija priecīgs un tas bērns bija gaidīts. Ja? Tātad atkal, kā mēs notraktējam šo te. Ja? Jo te, ja mēs liekam virsū mākslīgi bērnam šo te vainas sajūtu par to, ka viņš nav plānots. Tieši tāpat arī šeit. Bet runājot par to iepriekš, jo, kad mēs runājam par onkoloģiju, tur ir atkal viena lieta, jo tā kā onkoloģiskas slimības ir slimības, kas ir ilgstošas un hroniskas, tā ir slimības, kas ilgst mēnešiem un reizēm gadiem. Un bieži vien ir tā, ka pietrūkst mums tās pacietības un pietrūkst mums tās sapratnes ar laiku. Bet te būtu jāizstrādā, sev var teikt tāds algoritms, tātad, ko mēs bērnam sakam un ko mēs nesakam un kā mēs ar viņu runājam. Ja? Tas nozīmē, ka mēs nevienu brīdi nedrīkstam bērnam dot šo te ziņu, ka viņš ir vainīgs. Ja? Jo mēs šo ziņu, ka viņš ir vainīgs, varam pasniegt ļoti dažādi. Tad mums ir jādomā, ko mēs runājam. Ja? Un mēs nedrīkstam, piemēram, lietot tur šantāžu un teikt, ka, ja tu slikti mācīsies, tad mammai paliks sliktāk apmēram. Jā. Tas ir arī jau a priori vainas uzlikšana bērnam par to, ka mamma ir slikta, tāpēc, ka tu slikti mācies. Tas katrā ziņā ģimenē izmaina visu dzīvi, šāds slimnieks. Tāpat es domāju, arī maziem bērniem visas tās blaknes, kas parādās, ka mammai noiet mati, ka mammai ir slikta duša, ka mamma ir nogurusi. Ja? Droši vien, kad jārunā un jārunā, vai ne par to? Tieši tā. Jācenšas runāt. Jā. Tāpat arī par nāvi, es domāju, kā tādu. Un arī par palīdzēšanu. Droši atļaut un ieteikt bērnam, kad viņš var iet klāt un prasīt vecākam, ko viņš var palīdzēt. Jā. Nebaidoties, ka vecākam ir slikti, bet iet klāt un prasīt mammu vai tēti, ko es varu darīt. Jā.
Es vēlreiz gribu atgādināt, ka jūs varat jautāt mums, uzdot jautājumus par šiem bukletiem www.dzīvībeskoks.lv un uz e-pastu dzīvībeskoks@dzīvībeskoks.lv. Nākošais buklets. Ja tavam tuviniekam ir atklāts vēzis. Nu, mēs jau tikko iesākām tēmu, ka vistuvākajiem, protams, ir visgrūtāk. Parasti jau tā ir ģimene. Ja? Vai pie jums mājā kādreiz nāk tieši tuvinieki? Jā. Un jautā. Un ko viņi visbiežāk tad arī jautā? Visu ko. Visdažādākās lietas. Sākot ar prognozēm un beidzot ar diētu, kas pilnībā neatiecās uz manu specialitāti, jo es esmu ārsts, psihoterapeits, bet tā kā šī te onkoloģiskās slimības ir ļoti plašs spektrs, tur ļoti daudz, kas ir iekšā, gan ir šīs te attiecības, gan dzīvesveids, gan viss pārējais, tad arī šie jautājumi ir būtībā par visu. Nu, jā, jo tas cilvēks, kas saslimst, viņš nonāk pie daktariem un viņš ir kaut kādā rāmī, viņš tomēr ir kāds viņu tā kā tur, bet tie tuvinieki bieži vien ir pilnīgi bez informācijas un galīgi viņi nezina, kur un kā un kāpēc un kā tagad dzīvot tālāk un kā palīdzēt un kā attiekties pret to. Tad šis buklets ir domāts tieši šādiem gadījumiem. Tā. Nu, tad 5. punkts, ja tavam kolēģim ir atklāts vēzis. Nu, tā ir tāda ļoti tāda slidena tēma, droši vien, jo ir jau ļoti grūti pateikt saviem kolēģiem, ka tu esi slims, ar ko tu esi slims. To vispār ir grūti kādam pateikt. Vēl jau vairāk tagad, kad mūsu darba vietās ir tā, ka tā ir kā ir, ja? Tā sacensība un mūžīgā konkurence. Un bailes izkrist no aprites un bailes pazaudēt savu vienīgo darbu. Ja? Kā jums, meitenes, kāda pieredze bijusi šajā jomā? Nu, mans pirmais vēzītis tātad toreiz bija interesanti. Sākumā, tad, kad es uzzināju savu diagnozi un iedam uz operāciju, tā kā lai pasaka, savas personīgās mantas izvācu ārā no telpas, kurā es mēdzu uzturēties, un vienkārši pazudu. Un dienā, kad devos uz slimnīcu, piezvanīja, ka man būs slimības lapa, es esmu slima. Jo es nebiju izdomājusi, ko kā, un arī pašā sākumā patiesībā es laikam īsti nepieņēmu to savu diagnozi. Man vienkārši, man būs operācija, jā, bet tas, ka man ir konkrēti vēzis, to es tā stipri pēc tam apjēdzu, ka man ķīmija izsākās. Nu, lūk, bet par tiem kolēģiem, viņi sākumā neko nezināja, tad, kā man stāstīja, tad esot, šausmu stāstīja, Ilze ir vēzis. Tad, kad es parādījos, tad bija attieksme ļoti dažāda. Bija cilvēki, kas izturējās, laikam, visloģiskāk, it kā nekas nebūtu noticis, vienkārši es esmu atgriezusies pēc slimības. Tas nekas, ka parūkā. Bija tādi, kas uz mani skatījās, tu te vēl esi dzīva. Ar tādu patiesu pārsteigumu. Bija cilvēki, kas visvairāk palīdzēja. Es biju diezgan dziļā depresijā iekritusi to laiku. Man visādas problēmas vajāja, ne tikai slimības. Un es biju tāda norobežojusies, un kas vienāds kolēģi klāt un teica, tu negribi šādu grāmatiņu izlasīt, tev jājūtas vainīgai ne par ko. Es toreiz biju, kā lai pasaka, arotbiedrības lielā muta, kas administrācijai nepatīk. Līdz ar to man bija problēmas. Ja? Un nē, tu nebaidies, kāpēc tu domā, ka neviens tev te redzēt negrib? Nāc, apsies, šitā grāmatiņa ir interesanti, izlasi šito. Ar vārdu sakot, tie bija laikam tie, kas man palīdzēja visvairāk. Nejautājot par slimības kaut kādām izpausmēm, tas bija toreiz. Tagad man ir grūti teikt, diemžēl es nestrādāju šobrīd. Jā, laikam šitie 3 veidi ir ļoti populāri, man liekas, jo man ļoti līdzīgi. Man liekas, katrs varētu stāstīt šādus 3 variantus, ja? Tie ir tādi vispopulārākie cilvēkiem. Bet tā ir cilvēks, kas nav saskāries ar šo diagnozi, viņš nekad nezina. Tā ir, viņš arī domā, ka vēzis var pielipt. Un kā saka, un kā runāt, varbūt viņš nomirs, vai viņam paprasīt, vai viņš drīz nomirs. Mēs tagad par to jokojam, vai ne? Mēs to brīvi varam jokot tieši tā. Bet tas ir tiešām ļoti sasprindzināts stāvoklis tāds, un mums ir arī jautājums. Anete no Rīgas.
Ar kādiem vārdiem, lai mierinu savu draudzeni, kurai atklāts krūts vēzis pirmajā stadijā? Ko satiekoties viņai teikt? Draudzenei 30 gadu. Nu, Māja, ko viņai teikt? Es pirmkārt varētu teikt, ka, piemēram, es šeit sēžu. Man bija tieši šis gadījums, un es šeit sēžu un smejos. Tas ir tāds viens variants. Ja? Tad es vēl iestraukšos, es arī šeit sēžu, bet man bija 2 trešās stadijas meitenes. Tā kā es arī te vēl ķiķinos. Ja? Pirmkārt, jautājums, ko viņas pirms tam ir runājušas. Kā viņas ir runājušas un ko viņas ir runājušas. Jo tā šādā kontekstā ir grūti pateikt, ko tur var teikt. Ja tur ir kaut kas iepriekš jau runāts, ja viņas par šo slimību jau ir runājušas, tad tā ir viena situācija. Ja viņi ir no kāda uzzinājusi, ka draudzene ir slima, tā ir cita situācija. Bet katrā ziņā pareizākais veids ir tas, ko Ilze teica, ja, kad izturēties pret cilvēku tā, kā līdz šim. Jo būtībā jau nekas nav mainījies. Cilvēks ir saslims. Cilvēkam var būt arī cukurdiabēts, piemēram. Cilvēkam var būt arī kāda cita saslimšana, un arī vēzis tā skaitā. Tad cilvēks ir saslims, cilvēks ārstēsies, un izturēties pret viņu tieši tāpat kā pret visiem pārējiem, jo mums, diemžēl, sabiedrībā ir tā, ka pret cilvēkiem, kas varbūt, es uzsveru vārdu, ir nedaudz savādāk, mēs izturamies jau ļoti savādi. Ja? Piemēram, pie cilvēkiem, kur ir vizuāli kaut kāda invaliditāte uz ielas. Ja? Diezgan bieži daļa cilvēku atskatās, vai, piemēram, uz cilvēku ratiņkrēslā. Lai gan būtībā tas ir tāds pats cilvēks kā visi pārējie, tikai viņš pārvietojās ratiņkrēslā šādu vai tādu iemeslu dēļ. Bet cilvēka būtība no tā nav mainījusies. Pie šitā es varētu piebilst, ka viena no manām draudzenēm, viņa man vienkārši pajautāja tieši. Es nezinu, kā ar tevi runāt. Viņa no sākumā atvainojas un saka, piedod, bet es tagad nezinu, kā ar tevi runāt. Es varu atbildēt tāpat kā iepriekš. Mēs sākām kaut ko smieties, kaut ko tā. Tagad mums ir pārgājusi tā situācija, ka mēs varam par kaut ko parunāt. Es viņai zvanīju, saku, es aizmirstu pajautāt, kā tu jūties. Nu labi, pajautā. Dzīve turpinās. Dzīve turpinās, jā. Galvenais šeit laikam varētu vēl piebilst nežēlot. Neskatīties ar to žēlot, izteiksmi, acīs. Un ar to žēlo balsi. Tas ir arī apakšā zem tā, ko es teicu, ka tātad izturēties tāpat. Tas ir tāpat kā, piemēram, arī par maziem bērniem, ja mēs runājam, kas nav par tēmu, bet man gribas iestarpināt. Jo tas arī ir diezgan izplatīts sabiedrībā, kad mēs ar mazu bērnu ja? Un viņš skatās. Un viņš skatās un pie sevis droši vien domā, kāpēc tur man runā tā, kā ar nenormālu cilvēku, nevis kā ar normālu. Ja? Un te ir tieši tāpat arī ar bērnu ir jārunā kā ar cilvēku vienkārši, nevis kā ar kaut kādu, es nezinu, kaķīti, zaķīti vai kaut ko tādu. Un tieši tāpat arī ar pacientu ir jārunā kā ar cilvēku, kurš ir absolūti tāds pats, kā bija. Ja? Nevajag viņu tur bez vajadzības varbūt viņam tur mākties virsū ar savu kaut kādu labdarību vai kaut ko tādu, jo tas bieži vien šim cilvēkam liek justies slikti un liek justies vainīgam un beigās arī sadusmo bieži vien šo te cilvēku. Ja mēs visu laiku nākam ar savu pārāk lielo šo te vēlmi kaut ko, Tad mums darīt. Vēl viens jautājums. Vai jums ir padoms, kā lai runāju ar savu vīru? Viņš ir noslēdzies sevi un negrib ar mani komunicēt ne par slimību, ne par ko citu. Un šādu gadiem laikam ir ļoti daudz. Es arī zinu pāris. Jā, te arī ir tā situācija jau tāda līdzīga kā tā iepriekšējā faktiski. Tātad ir jārunā, vismaz jāmēģina šī gadījumā, es saprotu, runāt tāpat kā iepriekš. Tātad runājam par tām pašām lietām un tāpat kā līdz tam. Un iespējams, ka patreiz ir tāds periods, kad viņš negrib ne par ko runāt. Viņam ir tādas tiesības. Mēs nevaram viņu piespiest runāt par kaut ko, par ko viņš patreiz negrib runāt. Bet atkal ir jautājums, tātad kādā veidā mēs ar viņu runājam. Ja? Vai mēs ejam viņam varbūt par daudz virsū ar visu šo te savu vēlmi palīdzēt. Tad iespējams, ka viņš arī norobežojās. Tur ir grūti teikt. Un katrām attiecībām jau apakšā ir kaut kāda vēsture. Līdz ar to ir jautājums, kāda ir tā vēsture šīm te attiecībām. Ja? Jo ir, piemēram, arī pacienti, un arī nesen bija pacienti, kur, piemēram, sieva, kas iet uz smagu operāciju, kur jau ir 4. stadijas vēzis, viņi par to nepasaka vīram. Un viņi atnāk mājās no slimnīcas un tikai tad, pēc kaut kāda laika, pasaka, ka
ir diagnoze un ir tik smaga. Tātad, acīm redzot, šajās attiecībās jau līdz tam ir kaut kas tāds, kādēļ šie cilvēki nekomunicē. Jā, bet tādi gadījumi arī ir, kad nepasaka to diagnozi. Jā, bet tās ir viņa tiesības. Tās ir viņa tiesības arī, jā. Arī pacientu likumā ir ierakstīts. Starp citu, jo mums ir pacientu likums jau diezgan gadus, man liekas, laikam 4 vai darbojās, kur ir ierakstīts, ka cilvēks, kuram ir tiesības zināt savu diagnozi, pirmais un vienīgais ir pacients. Un pacients ir tas, kurš izlemj, ko viņš tālāk dara ar šo informāciju. Nu jā, bet reizēm arī tā rodās problēmas, jo, piemēram, ja vecāki noslēpj un nepasaka bērniem, tad tiem bērniem arī pēc tam ir ļoti grūti arī tikt pār tam, ka viņiem nav pateikts pirmām kārtām jau, un tad vēl tā ir diagnozē kā tādai. Jā, bet diemžēl man ir jāsaka, ka tur atkal apakšā ir tas, kādēļ šīs attiecības ir tādas, ka tas netiek bērniem pateikts. Tur ir tā zināma vēsture. Es varētu piebilst, ka tieši nepateikt, un pusauģu vecumā, tas ir ļoti, es nezinu, kā lai pasaka, bīstami vai nepareizi. Jā, tas ir ļoti nepareizi un smagi. Jo man bija 15 gadi, kad mammai bija skaidrs, ka ir pēdējā stadija, jautājums ir mēnešos. Tagad es esmu atcerējušies to situāciju. Vienīgais, ko es dzirdēju, mamma ir slima. Mamma ir slima. Mamma ir nopietni slima. Ar ko slima? Kā slima? Un tas ir kā savā veida neusticība bērnam. Jo viņš saprot, ka mājās ir kaut kas slikti, brauc ātriem vai mamma guļ visu laiku uz gultas, bet nevar līdz galam saprast, kas. Jo arī es, kad saslimu, man tēvam jau bija 70, es arī, man mamma, viņa sieva ir nomirusi, neko prātīgāk, pirmajā brīdī es neizdomāju, ka tēvs sievai tagad es pateicu. Tētim es pateicu, lai nesaku. Viņš ir vecs, viņam smagi gājas. Tad man māsītes diezgan pateica, viņa saka, ko dari? Kā ko? Es sargāju. Viņa saka, interesants sargāšanas veids, bet tā ir neusticība. Jo tēvs, par kuru es ļoti baidījos, kā viņš uztvers, viņš jau vienreiz bija izgājis. Protams, pārdzīvo, bet uztver normāli, nebija tur nekādas traģēdijas. Jā. Tā. Kārļa komentārs. Es zinu, ka cilvēks, kurš ir slims un ārstējies, cenšas savu darbu padarīt daudz labāk nekā mēs veselie. Galvenais vajag viņam to ļaut darīt, ja viņš vēlas. Jā, noteikti. Jā, neko, apstrīdām šeit nekas nav tieši tā. Tad droši vien tā bukleta par to darbinieku. Par to darbiniekiem, jā. Bet, diemžēl mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kādā dzīvojam, un ne katrā darba vietā droši vien ir prātīgi teikt to, kad ir slims. Tas ir tāds divdomīgs jautājums. Būs darba vietas, kas nāks pretī un saīsinās varbūt darba dienu un tā tālāk, un būs darba vietas, kuras mēģinās no cilvēka atbrīvoties. Bet, protams, kāpēc? Tieši tā. Cilvēks strādā tieši tikpat labi un varbūt pat labāk. Jā. Tā. Vēlreiz atgādinām, ka jūs varat skatīties šos bukletus šobrīd elektroniski. www.dzīvības-koka mājaslapā un dzīvības-koka adresē, otrā adresē dzīvības-koks.lv. Un kam ir vajadzība pēc šādas informācijas. Bet šie bukleti ar laiku tiks līdz slimnīcām un cerams, kad būs tādā daudzumā, kad viņas varēs tiešām katrs slimnieks ielikt, paņemt kādu viņš vēlās un ielikt savā kabatā un studēt, jo tas pirmais brīdis jau ir šausmīgs un tā informācijas meklēšana jau notiek nepārtraukti ar vien vairāk, jo tu vairāk nāc pie jēgas, jo vairāk tev gribās par to visu zināt. Ko vēl piebilst, ko vēl gribās pateikt? Es varbūt par tiem tuviniekiem nedaudz. Piemēram, man personīgā pieredze, kad man arī likās, ka man tas vīrs tā kā jāpasargā drusku. Nevaru es viņam visu to teikt, to, ka man ir tas vēzis, to. Un tad vīram radās veselības problēmas. Ne saistībā ar onkoloģiju, citu veidu, un es viņam tagad saku, kas tev ir, izstāsti, kāpēc tu man nestāsti? Viņš man saka, bet tu jau man arī visu nestāsti. Tātad cilvēks jūt, ka es viņam visu nepasaku, un tagad es saprotu, kāda ir tā sajūta, ka tas otrs nestāsta visu. Līdz ar to,
protams, situācijas ir bezgalīgi dažādas un attiecības, un cilvēki ir bezgalīgi dažādi, bet ir jau jāinformē, jārunā ar to otru cilvēku, jo pretējā gadījumā, kā Zita teica, ka tā ir tāda nenovērtēšana, tā ir pazemošana būtībā, ka es tevi neuzskatu par cienīgu, lai es tevi informētu par savu veselības stāvokli, to iespējams arī tā var kāds tulkot. Tas ir viens, un otrs arī tas, kad arī tad, ja nepasaka, tad arī tam, kurš nepasaka, un kurš nav godīgs, viņam arī ir grūti pašam. Ja? Arī ar šo pusaudzi runājot, jo visu laiku ir jābūt kaut kādā trauksmē par to, ka es kaut ko lieku nepasaku kaut ko par daudz, vai kaut ko tādu divdomīgu nepasaku. Ja? Un tas arī rada tikai trauksmu un tikai emocijas neadekvātas, teiksim tā. Bet es gribēju piebilst par to, ko par to satura rādītāju jūs teicāt par to, ka doktoriem ir jāuzdod jautājumu. Jā, tas ir tas, ko es saviem pacientiem vienmēr saku, kad neskatoties to, ka doktoriem ir ļoti daudz darba un maz laika, pacientam ir jāuzzina maksimāli visa informācija un ir jāraksta tiešām uz lapas jautājumi un jāvelk ar pirkstu cauri, kamēr mēs neesam izgājuši visam, tikmēr mēs neejam no kabineta ārā, jo mēs prasam, kamēr mēs uz visiem jautājumiem neesam dabūjuši atbildes. Tieši tā. Un tos jautājumus vislabāk ir rakstīt nevis tā, es, piemēram, šodien apsēdos un uzrakstīju, bet, piemēram, jūs zināt, kad jums ir jāiet pie ārsta pēc nedēļas, tad jūs paņemat, piemēram, šodien baltu lapu, un tad, kad jums ienāk prātā doma, jeb jautājums, jūs to uzrakstat. Rītā būs cita doma, parītā būs cita doma, un tad, kad būs nedēļa cauri un būs jāiet pie ārsta, tad būs uz tās lapas tie jautājumi, kas būs aktuāli. Ja? Jo bieži vien ir tā, ka, ja mēs apsēžamies un mēs ar varu kaut ko cenšamies no sevīm dabūt ārā, mēs nevaram neko dabūt ārā. Bet arī laika gaitā un dienas gaitā un ritumā mums rodās kaut kāds jautājums, šito vajadzētu doktoriem paprasīt. Tad to arī pierakstam, ka to vajag doktoriem paprasīt, un to mēs arī tad noskaidrojam. Jā, un vēl, protams, var ņemt kādu līdzi. Vienmēr, kad iet pie doktora, lai tev ir tā drošības sajūta, ka, ja es nepajautāšu, tad pajautās tas otrs. Ja ir tāds cilvēks, ko paņemt līdzi, no tā nevajag kautrēties un baidīties, un to tiešām vajag darīt. Noteikti, jā, bet tam ir jābūt cilvēkam, kuram jūs tiešām uzticaties. Jā, tas nenozīmē, ka tur var ņemt tanti Annu, kas dzīvo blakus mājā, bet tad ir jābūt kādam, kam jūs uzticaties. Vienalga, tam gan nav nozīme, kas tas ir, vai draudzene, vai vīrs, vai bērns, bet cilvēkam, kam jūs uzticaties, un kad jūs zināt, ka viņš jums palīdzēs pajautāt un tā tālāk. Mums ir vēl viens jautājums. Manam klases biedram nesen tēvs nomira ar vēzi. Viņš it kā nav mainījies, tāpat smejas un joko, vai viņš cenšas neizrādīt savas skumjas. Kā mēs varam viņu atbalstīt? Nopietns, kāda varianti? Man grūti teikt, jo man ir maz darīšanas ar pusaudžiem pēdējā laikā. Ja ir runa par klases biedru, tad es saprotu, ka tas ir skolas bērns. Tur man būs grūtāk komentēt, bet es domāju, ka tas ir līdzīgi kā ar jebkuru mūsu kolēģi vai paziņu vai draugu. Ja tas cilvēks joko, tad atbildēt uz viņa jokiem, jo citādi viņš jutīsies vēl, piedodiet, stulbāk, ja viņš pajokos un uz viņu skatīsies ar šausmām, teiksim. Es domāju, ka iespējams censties ar to cilvēku komunicēt pēc iespējas vairāk, ja viņš ir pretīm nākošs un ja ir redzams, ka viņš pats vēlas sarunāties, tad sarunājieties ar viņam. Viņam būs vieglāk, jo viņš vairāk runās, jo viņam būs vieglāk. Tās ir manas domas, es neesmu psihoterapeite. Jā. Es domāju, ka atkal ir jautājums, protams, kādas ir šīs te klases biedrenes attiecības ar šo te klases biedru. Ja? Vai viņi tā tad ir klases biedri, kas runā par kaut ko vairāk, kā par to, kas ir uzdots algebrā. Un tad, ja ir viens uz vienu, tad var šim te klases biedram pajautāt, vai, varbūt, kad es varu tev kaut kā palīdzēt, vai, kaut kā tā, jā, tātad, vai, ka es gribu tev palīdzēt, vai, ja tu gribi, tu vari ar mani runāt, bet tādā kolektīvā, ja viņš ir jautrs un uzvedās adekvāti situācijai, tad es domāju, ka nekā nevajag, protams, norādīt uz to, kad viņam tētis ir nomiris un ka viņš ir bijis slims. Tātad klases biedrs ir klases biedrs, un mēs atkal nemainām, mēs nemēģinām mākslīgi mainīt šo te attieksmi, bet izturamies pret viņu kā pret visiem citiem klases biedriem. Vēl viens jautājums, Ieva. Man ir mazi bērni, 1 un 2,5 gadi. 2,5 gadi, jā.
Viņiem taču nav jēgas teikt, ka ārstējos no krūts vēža. Nu, tik maziem laikam, ka nē. Tik maziem, maziem, jā. Bet tas nenozīmē, ka to nevar teikt. To var teikt, jā. Šeit ir, es domāju, ka jautājums droši vien no mammas šīs te puses ir tāds, ka, nu, visdrīzāk, kad ir kaut kādas gaidas viņai, jo tie bērniņi ir mazi, jo viņai ir gaidas, ka viņi gribētu, lai tas bērns dod kaut kādu atbildes reakciju. Ja? Šeit no šādiem bērniem atbildes reakcija diez vai būs. Ja? Līdz ar to var viņiem arī to neteikt, bet būtībā tik labi var arī teikt, jo, nu, mēs jau sarunājamies ar dažādu vecumu cilvēkiem, un arī gadu vecs cilvēks ir cilvēks, un 2,5 gadus vecs cilvēks ir cilvēks. Bet atbildes reakcijas gan šeit tādas, kā mēs gribētu, piemēram, nu, sagaidīt no bērna, kuram ir 10 gadi, tādu mēs, protams, nesagaidīsim no šādiem te bērniņiem. Ja? Jā, mūsu laiks tuvojās beigām. Šis bija pacientu biedrības dzīvības koks tiešsaistes padomnieks, un šodien mēs runājām par bukletiem, kurus jūs varat skatīties elektroniski, un gaidīsim viņus, kā saka, arī, kā saka, nu, realitātē. Pagaidām tā. Šodien mūsu viešņas bija psihoterapeita Maija Kārkliņa, dzīvības koka noviņu vadītāja Zita Daugste un viena no mūsu aktīvākām biedrenēm Ilze Fritsone. Un atvadīties es gribēju ar mazu citātu no viena bukleta. Grūtās situācijās mēs iemācāmies uz pasauli skatīties ar pavisam citām acīm. Tas ir mūsu ieguvums visai turpmākai dzīvei, pat ja šobrīd tas tā neliekās. Paldies un uz tikšanos!